Sveicināti mūsu šovā. Šodien mums būs intervija par ciemiņu no Krievijas, Magdalēnu, par jauno vilnu. Magdalēna, lūdzu. Sveiki, Magdalēna. Sveiki. Čau! Vai ir vēl kāds, kur vēlaties pasveicināt? Pietiks. Labi, tātad sveicins Magdalēnas mammai. Jā. Tātad, ko jūs domājat par savu jaunais vilnis? Ļoti sarežģīts. Kas tieši ir sarežģīts? Taču parasts čaus. Es īsti nesaprotu, ko viņi tur dara. Kā viņi tur tā kā runā, bet tāpēc tādiem... Kas runā? Kur? Tur, es nesaprotu. Tur tie divi džekiņi un meistene, ja? Jā. Vadītāji. Jā, vadītāji. Pēc tam atnāk viens džekiņš un saka, tā kā runā, bet tā dīvaini, baigi, viņam fonā skandāl kaut kas. Un tā kā, baigi vērtošana. Bet es atceros, ko jūs tieši domājat par pašu šovu. Kā tādu? Interesanti. Man kā tādai, es tā no tādiem nomaļākiem tiem Krievijas tā pusēm, tālāk bišķiņ esmu. Tā īsti nesaprotu tādas lietas. Bet tā kaste man mājās stapa, kur arī es redzējuši to jauno vilni. Jā. Jūs īkšķi turējāt pie savējiem, jūs atbalstījāt savējos vai kādā veidā vai kā? Vai ko jūs darījāt? Vai, jūs balsojāt par viņiem? Īkšķi es turēju, jā, bet zikā, jūs varētu man izskaidrot, kas tad tāda balsošana ir? Tas ir tad, kad jūs paziniet, uzspiežat cipariņus mobilējā un paziniet, un tad jums pasaka, paldies, balsojums pieņemts, vai arī aizsūtiet īziņu. Bet kas tas esmu brīnīgs? Es nesaprotu, visi runā par viņu, bet es... Tas ir tāds telefonīgs, jā? Vai jūs zināt, kas telefons, vai ne? Nē. Tā ir tā kā klausula, ar kuru sazināties ar citiem. Viņiem nav vārdi, tas ir tā, ka tu pieeji pie cilvēkam patsaki viņam kaut ko? Nē, tas ir tā. Man šobrīd... Pagaidi? Tas tad. Šis ir telefons, jā? Tas ir mobilais. Un jūs uzspēdējat kādu numeri, nespēdējat šo zaļo tausniku un es atvainojos. Jā, jūs apulkojat, bet... Jūs tiešām tikko kaut ko tādu redzēt? Es ne par to kasties redzēju, tur taisīju tādas šitādus. Jā, bet... Šitāda manta man vajadzīga. Jā, es šitādu vajadzīgu un pēc tam uz veikalu pat iegādāt. Labi, jā. Tad ātrāk, visu ātrāk. Jā, tātad, kas jums visvairāk patika šajā šovā? Man patika tas viens pušals. Kurš tieši? Bija tāds viens, tāds ļoti skaists. Viņai bija tādi māti, tā kā māte arī nemazgāti, jā. Un tad, viņš nezina, kas ar šampons. Es arī īsti tādu kaut kur esmu dzirdējusi, bet, viņš tā, viņai bija tādi māti. Viņš bija kaut kā tā grupa no anglisks nosaukums bija. Tāds... Es tagad nespēju atcerēt. Vienalga, bet tur bija 3 džekiņi tajā grupā. Bet solists esmuši... Viņam bija tādi māti. Viņam bija tas no vārdu, un tad tāds. Jūs par viņu zvanāt, kas zvanījāt vēl? Es atvainojos, vai īkšķi turējāt īkšķis. Tas bija jūs favorīts, ja? Šādi, jā? Kārtīgi. Labi, paldies par interviju. Labi, es taču mobilīka, jā? Labi, atvainojos. Sveicībā, es pilnībā. Yeah.